no Jaunpiebāgas vidusskolas piedalījās 3 projekti jauniešu līdzdalībā, un jauniešiem tas bija jauna pieredze, negāja viegli. Starts bija ļoti veiksmīgs, bet vidusposmā pietrūka ticība sev, liela aizņemtība mācībās, sportā, dejās, koros, un līdz ar to varbūt neizdevās realizēt visas ieceres. Bet man ir prieks par jauniešiem, ka viņi tomēr saņēmās. Puiši realizēja nedaudz savādāku savu peldvietas projektu. Meitenes aktualizēja stadiona labiekārtošanas nepieciešamību, un Cēsu novada doma ir sadzirdējusi. Un nākamā gadā jau tiks iekļauts novada budžetā stadiona rekonstrukcija. Un lielās meitenes mēģināja virzīt ideju par parka izveidi, bet ņemot vērā, ka Jaunpiebāgā īsti neatradās tādas vietas, tad viņas iecerēja attīstīt vidusskolas parku un mēģināja piesaistīt finansējumu parka soliņiem. Diemžēl projekts netika apstiprināts, bet meitenes izgāja cauri administratīvajai darbībai, kā notiek projekta rakstīšana, iesniegšana, rezultātu gaidīšana. Es domāju, ka mums ir ļoti laba pieredze jauniešiem, un es domāju, ka viņi arī piedalīsies vēl kādos šādos projektos.